uz nakti atstāju nožūt. Tūlīt paņemsim kādus nost, pastīsimies, kā mums te izstās, kā viņš te nāks nost. Ar gumijas āmurīti. Smuki. Aha, reku būs problēma. Tāpēc, kad līdz galām neiztīrījās, un pēc tam grūti viņu dabūt ārā ar plaķiniem pēc tam. Nu, re, kur sanāca zapara. Līme nebija pirms tam kārtīgi notīrīta, es viņu lauzu nost, un viņam viens plasmas viņš palika iekšā. Te arī, nu te viņš gan ir dziļāk, te es pat varētu aiztaisīt, bet te man viņš kaut kā jādabūna ārā. Un atstarpīt ir 1,5 milimetrs, diezgan maziņš, tā kā man nazīt kaut kā smuki vajadzēs viņu tur izkasīt, lai arī flīzi nesabojā. Nu, tā var notikties. Parādījuši, kā es tieši te atzīmītas lieku. Pirmkārtām rekurs sanāca čotka izurt. Te pastāst kāda maza maliņa palika un nesaplīs un spēcīga tā flīze. Nu, rekur es ar lāzeru atzīmēju, kur ir krustiņi, tad uzvelku līnijas un rekur es atzīmēju, cik apmēram būs tas kronīts. Tad es pielieku šito, rekur par to es varu redzēt tās atzīmītes. Nu, un tad es šitā viņu nolieku un urbju. Nu, pirmo reizi baigi precīzi sanāca. Šitas arī sanāca precīzi. Nu, redzēs, kā tagad būs, cerams, arī viss būs precīzi. Flīzes ļoti skaisti. Šodien uzlikās samērā labi, atskrēja, pat nebija plānots. Es domāju, viss jau šodien piekdien uzlikšu flīzes, lai pa brīvdienām smuki nožūst. Te nekādu problēmu nebija. Reku šitā flīze ir vienkārši čempionu flīze. Man bija jāizup 1, 2, 3, 4, 5, 6 caurumi. Nokļūdīties vispār nevar, jo kā tu vien nokļūdies, tev viss pa jaunu jātais ir. Bet viss sanāca labi jau pirmo. Nu, te sanāk skatīsies, kā būs, kad rozetes skrūvēs klāt, jo šita otrā pusē tāds mazā daļiņa noplīs. Nu, bet izstāst, ka te vajadzētu būt, ka viņš pa tejien atspiedīsies. Šodien rekur vēl vadam izurbu caurumu. Izstāst smuki. Te ļoti smuki mēģināju, ka tas zīmējums tā šitā aiziet te. Tie arī sanāca mazliet, ka te viņš tā aiziet. Nu tā riktīgi nocentos zemes liku, skatījos, kā lai izstāst forši. Nu, šādi es atzīmēju, kura flīze, kur ies, uzlieku uz grīdas zīmējumu. Šitās būs grīdē flīzes. Plus mīnus salieku, kā man patīk, uzlīmēju līmlapiņu, nonumurēju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mums jau, un kad jāliek flīze, tad nav jāčakarējās, jāmeklē, kas kur ies. Lai gan šito bija baigi grūti atrast, bija palikuši pēdējās flīzes, un es mēģināju kaut kā, kad galīgi tumšais stūris nesaiet ar pilnīgi gaišo stūri, nu tā, lai daudz maz viņš tā plūstoši saiet. Tā, nu grīdas flīzītes ir uzliktas. Riktīgi nočakarējos ar visām piegriešanas malām, tad es liku dušas podā un skatīties, vai sanāk viņš ar šuvēm plus mīnus vienādi, lai nav tā, ka šuvs aiziet uz vienu pusi, podons uz otru pusi. Mērīju, liku, atzīmēju. Pirmā flīze ir kaut kāda mistiskā bišķi šaurāka, un te var just mazliet. Nu, te arī patiesībā, kur ir 3 flīzes aiziet kopā, šitā ir viszemākā. Nu, tas ir viens kaisieks. Bet, nu, moška viņš palīdzināsies kaut kā, šitie bišķi pavilks viņu ārā un redzēs, kā tur rītdien iztīsies viss. Otrs kaisieks stūrī, tur pārplīs flīzīt. Uzliku mums sanāk tā, ka tur bija izāģējis ārā un tas stūris bija čuķuķi zemāks. Es tā jau tur uzliku vairāk flīžu līmu un tur man sanāca tā, ka man pēc līmeņa vajadzēja vēl. Un es mēģināju, ja es šitā stūrīšu viņu pacelt, jo sūklīti nevar pielikt pa mazu tur tā vieta, cēla augšā un viņu stūrī pārlūza. Bet smuki ielika, reku uzliku spainīt, tur tāpatās padons iet pa virs, tāpēc pārdzīvoju, bet ne baigi. Nu, izstāšu šobrīd šeit šādi. Šodien jau 5 stundas slīpēju griestus, sienas. Nu tā, baigi ilgi nočakarējos ar visiem stūrīšiem, smuki, lai paņemtu, izslīpētu. Nu, izgāju griestiem, šitai sienai, iesāku te. Bet tagad viss jādodās projām, es mēģināšu visu saslaucīt, izslaucīt griestu sienas, savākt visus putekļus, lai atkal ir mazāk un lai arī tie, kas paliek gaisā, lai viņi pēc tam lēnām sēžās.
Šobrīd strauji gatavojos krāsošanai. Ja reku šodien uztaisīju rozetītēm te, ieliku kārbu te. Pa lielam mēģinu šobrīd attīrīties, tikt vaļā absolūti no pilnīgi visiem putekļiem, pirms es vispār sāku gruntēt, krāsot. Gribējās jau vannas istabu izkrāsot, jo man ir viss gatavs, bet te durvis nav, un šī man ir bišķi problemātiskā siena. Nu, netik ļoti problemātiski tas, ka vienīgi špakteli žūst, un es viņu jau šodien 3. reizi nošpaktelēju. Rītdien noslīpēšu, skatīšos, moška vajadzēs kaut kur vēl pieiet pāri, un tikai dēļ šitā šobrīd es nevaru krāsot, gruntēt, jo es saku, es gribu no sākuma visu noslīpēt, nošpaktelēt. Rozetes taisīju 91 cm augstumā, centimetrs nonāks no grīdas, tad būs 90 cm rozetēm vidus. Nu, tas ir apmēram, ko es skatījos internetā, tā lai ar roku viegli. Ar šitādu patronu 68 mm urbūs iekšā. Atzīmēja līmeņrādu līniju, un šitām rozetītēm foršajā aizmugurē tā. Re, kur šitas un šitas ir indikators, kur iet līnija, tāda maza 3 stūrīša katrā pusē. Pieliec, piespied, un viņš uzreiz uztais, re, kur ir pumpiņas, kur tev jāurba caurums ir. Tā kā var diezgan precīzi sataisīt, bet, nu, prātīgi, ja atšakarējies, tad ir kā ir, jo viņam ir ļoti precīzi jāsanāk, jo viņam tā maliņa, kas tev uzliekās, aizāķējās, viņi ir pa lielam, nu, es nezinu, no cik viņi ir kaut kādi 2-3 mm, tāpēc prātīgi. Re, kur palodzītēm noņēma veco kartonu, uzlīmēja jaunus, visu te apakšā aizlīmēja ciet smuki, te viss ir gatavs krāsošanai, te viss gatavs. Vannas istabā man vēl jānomazgā flīžu maliņas un jānolīmē flīzes, un principā arī var gruntēt un krāsot. Te man ir jāuztaisa vēl 4 rozešu vieta un slēdzim LED lampai virtuvei. Man, diemžēl, no rīta aizmirsu datorā nofočēt bildi, kur man te bija viss ar izmērēm un kur tie vadi precīzi atrodās, tāpēc to šodien baigi nesanāks. Tā kā, nu ko, vēlreiz izslaucīšu un šodienai viss, nu braukšu rītdien. Tā, krāsošanas stadijā šī tik tālu ir tikts. Principā pirmajā kārtē palicis vēl tikai šitas visi stūrīši un tas galds viss ir jau nokrāsots. Viņš jātošās, jo sprandi jau sāk sāpēt uz augšu, skatoties visu laiku krāsojies, re, kur ar rullīti, slotas kātu ieliku un maucu. Krāsa Vivo Color Val 7. Vivo Color Val 7. Un tā, izstās gaiši. Griezti nokrāsot 3 kārtās un vienalga citās ietās. Likās, ka pilnīgi gribās, ka 4. kārtā jāiet pāri. Nu šeit, piemēram, ir riktīgi spīdina gaismu. Un tas mazliet tā kā pat video var redzēt, man liekas, kad šūvju līniju, nu, krāsa man beidzās. 3 kārtās izkrāsoju. Kroči ir kaiseki pa labi, pa kreisi, visādi sīkumiņi. Nu, pēc tam nožūs, domāšu, skatīšos, ka būs savs mošu kaut ko pieslīpēt, pašpaktelēt vēl. Nu, tālūk. Ailītes arī, ailītēm gan nekāda kaiseka vispār nav. Viss smuki. Arī 3 kārtās nolaidu. Viss tās baiglabi. Nu, tā kā, kur bunduls tur minimāli palika. Tā kā pagaidām viss.